Tātad labu vakaru visiem tauta Latvijā. Paskatieties, kur satanisti, katoļi, Marijas pielūdzēji, kas ir elku kalpi, kas nav kristieši, kas skaita rožu kroņu lūkšanas un ko viņi dara, un Talbergs viņus izmeta no studijas. Un tagad Gleške ir iegājis ekumēnismā, un kāds no šitiem adeptiem, šitas cilvēks, kā Allans Parijans, viņš arī ir šis cilvēks, akls, sekls, ja viņš ir nolikts vienkārši tupo turēt, un viņš nekam nedomā līdzi, zēni izskatās, kad šie visi cilvēki ir pazuduši te, kas ir kopā. Jūs iedomājieties, kāds Jēzus, tad, kad šis kungs, kā bija Zbigņevs aizies prom no šejienes, tad viņš ies savā ūķī un visiem stāstīs par Mariju. Par Mariju viss grozīsies, ap Mariju un Marija un Marija. Jēzu viņi pievilks klāt aiz ausīm kaut kādā brīdī X, jo Sātans ir atnācis kā gaismas eņģelis, kā gaismas. Viņš nevar visu laiku melot, viņam ir jāpiesauc arī Jēzus šad tad, bet ikdienā viņi piesauc Mariju un dzīvo šādi. Un visi Latvijas īstie vīri, kas ir ticības vīri, īstie pareizies, ļoti ceru, ka dzird un saprot, ka katoļi ir sātana kalpi, nezinu, kubā, kvadrātā vēl kā, pēc mācības, ko viņi māca, ko viņi sludina un kā viņi dzīvo, kā viņi visu izpilda. Un tas ir kauns, kas ir Ainārs Vanaks, viņš vairs nav Vanaks. Es ļoti atvainojos. Tas vairs nav Vanaks, es atkal skaļi neteikšu, ir cits vārds. Tagad Aināram, Bet katrā gadījumā tautieši, šis ekumēnisms, un es tagad lēnām varu arī pateikt, ka es visu laiku jau teicu, kad antikrista zīmi tur jei Bogu, kā es teicu, pieņems Parijans un viņa sekotāji, tad tagad šie visi, kas lien šajā ekumēnismā, jo, kā jūs redziet, tā ir arī prieka vēsts, draudze. Un vēl, kas šeit bija atbalstošās draudzes šai pasākumā. Ja jūs esiet kopā ar Sātana kalpiem, tad, mīļie cilvēki, daudz smagzeņu krokām nav jābūt, kad šis ekumēnisms aizvedīs visu Gleškes kantori arī pie antikrista un viņa zvēra zīmes pieņemšanas. Tas uz to iet, jo pirmā lastačka tam jau ir šis ekumēnisms kopā ar sātanistiem, ar dieva ienaidniekiem.